Mēra kungs, labdien! Var jums dažus jautājumus uzdot? Protams, Jā. Latvija jau 3 devas tāds, mums ir neviens jautājums. Nu, jums jau uzdev viņu vairākas reizes. Kam pieder Krima? ir de jure un de facto. Jā, bet pēc jūsu... Latvijas ārpolitiskā nostāja ir, ka Krima ir Ukrainas neatņemamā sastāvdaļa. Jā. Tā ir Latvijas neatņemamā pozīcija ārpolitiski. Jā. Savukārt, lai vecumā aizbrauktu uz turieni uz kapiņiem, uz kādu vēstniecību ir jāiet? Uz Krievu. Tieši tā. Bet jūs nostāja kāda ir? Tāpēc arī ir de jure un de facto. Krimas aneksija bija legāla? Es jau atbildēju šo jautājumu. Bet varat vēlreiz atbildēt, tā bija legāla? Nav viņam atbildes, varam pasēdēt parunāt. Es ļoti precīzi atbildēju. Nē, tas nebija precīzi atbildēt. Jūs neatstājāt meteli? Gribu, lai jūs atbildētu uz kā jūsu viedoklis. Kāds jūsu viedoklis? Kā pašvaldības viedoklis? Kam jāpieder Krimai? Kam jāpieder? Jā. To noteikti sāno, kam jāpieder. Bet šobrīd viņa pieder Krievijai de facto. Bet de jure nav starptautiski neviena dokumenta, lai būtu savādāk. Viņa šobrīd de jure ir Ukrainas neatņemama sastāvdaļa. Bet kādu nostāju jūs atbildat? Es jau atbildēju šo jautājumu. Nav nostājis cilvēkiem. Liels paldies jums! Labi, liels paldies jums!